UKT projekta izveidošana būvniecības informācijas sistēmā un mūsu uzņēmuma Skill Up pilnvarošana. Pirmkārt, lai izveidotu projektu, mēs dodamies uz mana darba vieta, kas atrodas šeit augšā blakus profilam, un izvēlamies jaunu būvniecību. UKT pieslēgums ir inženiertehniska būve, un, lai šādu te UKT pieslēgumu izveidotu, ir jāizveido paskaidrojuma raksts. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei. Izvēlamies šo. Un mēs esam gatavi sākt šo te paskaidrojumu rakstu. Un šim paskaidrojumu rakstam ir jāiedod nosaukums. Iedosim nosaukumu UKT projekts, jo mēs, kā uzņēmums, saņemot daudz un dažādus pilnvarojumus, mēs arī šķirojam, kas pie kā piederās, un tad mums ir svarīgi, ka šis projekts ir UKT projekts, un arī ir ļoti labi norādīt adresi. Pleistu ielā 17. Spilve. Šis nosaukums var būt brīvi izvēlēts, bet viņam vajadzētu atbilst tā idejai, kā viņš ir paredzēts, UKT projekts, un kurā vietā. Brīdī, kad es nospiežu tālāk, ir izveidots paskaidrojuma raksts inženierbūvei, un pie būvniecības ierosinātājiem nākamajā solī, otrā solī, mēs te varam redzēt zaļos ķeksīšus, mēs varam pievienot personas, kas piedalīsies šajā te projektā tieši no īpašnieka puses. Un šeit, tā kā adresē ir mans īpašums, es atstāju būvniecības ierosinātājs, pilnvarotājs un spiedīšu saglabāt. Ja gadījumā es kādu pārstāvu, tad te jāizvēlās fiziska persona. Un šeit izvēlos sevi. Fiziskas personas gadījumā ir jānorāda personas kods, vārds, uzvārds, adrese un visas pārējās lietas. Bet šajā gadījumā, ja jūs esat īpašnieks, visticamāk, ka tā arī ir, tad spiežam saglabāt un turpinam. Pirmais cilvēks, pirmā persona šim iesniegumam ir pievienota, un mēs varam turpināt aizpildīt tālāk informāciju par būvi par zemi, bet varam arī šajā brīdī šo daļu atstāt arī tam, kurš veidos projektu. Bet tam, kurš veidos projektu, šajā gadījumā uzņēmums Skill Up vēl nav pilnvarots priekš šīs te būvniecības lietas. Tātad mums ir jādodās uz pilnīgi citu vietu būvniecības informācijas sistēmā, kurā mēs varēsim pilnvarot. Šajā brīdī pametīsim būvniecības lietu, atgriežoties uz mana darba vietu. Pie būvniecības lietas jebkurā brīdī var atgriezties un viņu turpināt un pārbaudīt un darīt lietas uz priekšu. Bet turpināsim ar otru daļu, ar uzņēmumu Skill Up pilnvarojumu. Nospiežam uz pilnvarām, pilnvaras deleģējumi un nokļūstam pie
tādas kā sadaļas, kur mēs varam veidot jaunu pilnvaru. Izveidojot jaunu pilnvaru, ir jānorāda vairākas lietas. Pirmkārt, kurš pilnvaro? Šajā gadījumā es esmu vienīgā persona šajā profilā, un tas ir mans privāta personas kā klienta profils, un es kā klients pilnvarošu būvkomersantu. Uzņēmums ScaleUp ir būvkomersants reģistrā, līdz ar to viss, kas jāizdara, ir jāatrod ScaleUp. Un šeit parādās uzņēmums ScaleUp un pievienojam pilnvaroto personu. Nākamā lieta ir, cik ilgi pie šīs būvniecības lietas ScaleUp tiek pilnvarots. Drošības labad iesakām veikt derīguma termiņu. Ja ir stingri noteikti datumi un līgumi, tad to varam arī darīt, izmantojot konkrētu datumu. To skatāmies pēc līguma. Bet ņemot vērā, ka saskaņošanas mēdz stipri ievilkties, vēlams tomēr izmantot šo te beztermiņu ķeksīti. ScaleUp šajā gadījumā ir jāpiesaista tieši konkrēti tai lietai, kas ir saistīta ar jūsu UKT pieslēgumu. Var gadīties, ka jums ir arī dažādi citi projekti, bet ScaleUpam jau nav jāredz visas būvniecības lietas šajā brīdī, bet gan konkrētais projekts, kuru mēs nosaucām UKT projekts Gleistu ielā 17 Spilve, ar šādu te atslēgu vai atslēgas kodu, un to es arī šeit izvēlos. Visbeidzot, kādas tiesības ScaleUp ir jāpārstāv. Un šeit dosim tiesības pārstāvēt personu kā būvniecības ierosinātāju. Mūsu uzņēmumam apakšnieki nav nepieciešami, līdz ar to tad šo pārpilnvarošanu var neatķeksēt. Un kaut ko mēs varam šajā brīdī darīt, sagatavot, turpināt būvprojektu jūsu vietā, pieprasīt atzinumus, ielādēt dokumentus, arhivēt un arī skatīt arī visas citas ar šo te lietu, būvniecības lietu saistītas citus dokumentus. Un tas arī ir viss. Saglabājam. Šajā brīdī uzņēmums ir saņēmis e-pastu, ka jūs, šajā gadījumā es kā privāta persona, esmu pilnvarojis uzņēmumu, un uzņēmuma pārstāvi cilvēki caur delegācijām vai deleģējumiem, pareizāk sakot, var piekļūt un turpināt darbu jūsu UKT projektā šajā te būvniecības informācijas sistēmā. Labu veiksmi!